Sveiki! Tēks Graudulas meža sirdī un makam. Kā uztaisīt kukaiņu māju priekš koksnē dzīvojošiem kukaiņiem. Jautājums, kāpēc vispār kukaiņiem ir jātaisa mājas? Šobrīd tā situācija ir tāda, kad manā mežā ir palikuši visvecākie koki apkārtnē. Tur vēl no vecām parkveidu ganīgām palikuši tādi skaisti ozoli, kuriem kaut kādi starp 100 un 200 gadiem. Un tā kā visi apkārtnē vecie meži būtībā izzuduši, ir pamatā aizstāti ar egņu monokultūrām vai tiek izcirsti pēdējie gabali, tad tiem kaut kādiem dzīvām radībām ir kaut kur jāpaslēpjās un jāspēj pāriet no vienas vietas uz otras, un vēlams, ka tas ir blakus. Un tāpēc es savā mežā uztaisīšu tādu nelielu mītni, kurš, ja kāds kukaiņš vēlās, tad laipni lūgst, lai mitinās. Droši vien, ka es viņus pat nezinu, kā viņus sauc, bet tam es pieeju ļoti vienkārši, kad man jau nezināšana neatbrīvo no atbildības. Vienkārši uztaisīšu, būs labi. Tālāk būs neliela instrukcija, kā to darīt. Tātad, lai uztaisītu kukaiņu māju, kas mums ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīga pat māja. Šajā gadījumā šis ir liepas bluķis, no vējā gāsts vecs liepas, ozols nebija. Un tas bija labākais, ko es varēju dabūt ar izmērā, ko es varēju daudz maz pats pārvietot. Vienkārši ir uzlikts uz klucīšiem, lai uzreiz nesapūst. Pa virs ir vāks. Iekšā ir vienkārši caurs. Uztaisīts caurums, lai kāds var ielidot, un viņam uzlikts ir koku vāks, kurā ir iegriezti tādi ar zāļu robi, un tad katra roba galā ir caurums, lai tur arī kaut kāds bišķiņ mitrums ietek, un tas pēc būtības imitē vecu, nokritušu vai pusstāvošu koku. Otrā daļa, kas ir vajadzīgs, ir zāģu skaidrs. Šitās ir ozola skaidrs no lenzāģa. Trešā daļa ir ozola laps, kurš vienkārši sagrāb no zemes. Un tālāk to samais kopā, tā proporcija var būt dažāda, bet mans pieņēmums būtu, ka tur būtu vajadzētu bišķiņ vairāk skaidrs kā lapas. Kaut kāds 2/3 skaidrs un 1/3 lapu. Un, kad tas viss ir samaisīts, vienkārši beram iekšā, aprēķina, ka tur vajag piepildīt kaut kādas apmēram 2/3, 3/4 no tā bluķa tilpuma. Un tad tā māja ir piebērta kaut kur līdz augšai, atstājot kaut kādu vietu. Tur kāds var arī tikt iekšā pa šito caurumu, un tad redzēs, kas tur dzīvos. Darbs ir padarīts, un tad redzēs, kas tur mitināsies. Ja patīk šis video, tad spiežiet like vai parakstieties uz kanālu. Atā, tiekās mežā!